Šajā video tu uzzināsi, kā uztaisīt pasūtījumu Latvijā vai Lietuvā vai varbūt Igaunijā, respektīvi uz Baltijas valstīm, kādas ir jaunās piegādes iespējas. Tātad, kas mums ir nepieciešams? Protams, mums ir nepieciešams salikt mums nepieciešamos produktus, un ja mēs esam, piemēram, Latvijā, tad mēs lūgojamies essenceeuropa.lv mājaslapā. Tā, es iešu paņemšu kaut kādus produktiņus. Ko es te varu paņemt? Tā, netur ielīdu, eju uz e-veikalu, izvēlos kaut kādu kategoriju, paņemsim smaržas. Ieliksim, piemēram, smaržu mapīti. Mums vajag smaržu mapīti. Tātad, dodos uz grozu, man vairāk neko citu nevajag, jā. Grozs, apskatos šeit, vai viss ir tas, kas man ir nepieciešams, jā, vai viss ir noliktavā, super, aiziet, ejam tālāk. Tālāk pastos, vai man nav kaut kādi īpašie piedāvājumi, jā, jo mēs zinām, kad ir akcijas, piemēram, 5 smaržas pērts, sestāvs var dabūt dāvanā, vai atkal citādi vēl kaut kādi bonusi, kas mums ir. Patreiz viņu nav, es dodos uz priekšu, izvēlos adresi, spiežu nākamais, un šeit jau parādās mūsu jaunās piegādes iespējas. Tātad, pirmais, kas mums ir, ko mēs varam izvēlēties, tas ir Omniva box, jā, tātad mēs varam izvēlēties, lai uz mūsu izvēlēto adresi uz pakamātu mums šo te pasūtījumu atstāja tur, vai arī otrs ir jaunā lietuviešu pasta piegāde uz mājām, ja? Tātad skatāmies, es varu uzspiest uz Omniva box, un uzreiz man atverās lapa. Viņš jau aptuveni pēc manas adreses, kuru jau es esmu atzīmējusi, ja? Viņš jau pēc tās adreses jau redz manu tuvāko, piemēram, šo te Omniva pakamātu, ja? Un es varu izvēlēties. Kur šeit patās labajā stūrīti, redz, šeit ir šī te kā saka, līnija, ja, kur var pabraukt uz augšu uz leju, man neko vairāk nerāda, man rāda tieši šo te, es varu, piemēram, apskatīties tuvāk uz kartes un paspiest ar 2 pirkstiem, jā, uz priekšu atpakaļ, es varu paspiest, tātad tā ir Maxima, jā, Maximas pakamāts, tātad, jā, viss ir kārtībā, tātad es izvēlos šo te, ja, un, respektīvi, viņš tad man uz šo te pakamātu arī tiks piegādāts. Es varu izvēlēties arī lietuviešu, jaunā Lietuvas pasta starpniecību, ja, ar to palīdzību uz mājām, lai man tiktu atsūtīts. Un viss šeit vienkārši nekas nav jādara, ja, ar šo te pasta starpniecību viņi man atvedīs uz mājām. Pirms notiks piegāde, man tiks atnāks noteikti ziņa vai nu uz e-pastu, vai nu ar SMS starpniecību, ja. Nu, un daram visu pārējo, kas arī ir vienmēr kā ir bijis, ja, tātad maksājuma karte atzīmēja. Varam izmantot mūsu cashback vai komisiju, ja mums tāda ir, ja, un dodamies uz priekšu, un viss pārējais jau ir tā, kā ir bijis vienmēr. Ja vēl ir kādi jautājumi, droši jautājumi.